Dievs svētī Latviju. Visi mēs zinām šīs vārdus, bet kāds sakars starp šo lūkšanu un zinātni? Tuvāko 10 minūšu laikā es to paskaidrošu. Bet vispirms es gribu pajautāt jūs kād no jums bijis akmens laikmeta vai sevi, es nezinu, vai sevi jūtā, kā viņš akmens laikmetā. Es nezinu, teiksim tā, es vienu mēnesi atpakaļ biju tāda situācija, es biju slimnīca, mana telefona aparāta baterijas lādiņš uz nulli, es aizmirsu mājās lādētāju un es nevaru sazināties ar savu sievu. Ja, bet meklēt pa blakus palātām šo lādētāju, tas nav droši, jo varu uzķert kaut kādu vīrusu vai kaut ko. Bet tad es saprotu, vēlreiz saprotu savu darbu nozīmīgumu. Bet sāksim pēc kārtas. Mana pētījuma objekts ir cinka oksīda nanostruktūras, un tas ir unikāls produkts. Bet sākumā, kas ir nanostruktūras? Nanostruktūras, teiksim tā, dažādos enciklopēdijas ir ļoti tāda sausa definīcija, bet es mēģināšu paskaidrot. Nanostruktūras izmēri ir mazāk par mikronu. Mikrons tas ir milimetra tūkstoša daļa, un kas vēl, lai saprotams, tas ir 100 reizes planākas nekā cilvēka mati. Eksistē dažādu veidu nanostruktūras, un izmēru dēļ mēs to varam redzēt tikai ar elektronu mikroskopu palīdzību, kaut 20,000 un vairāk reižu palielinājumā. Un, kā mēs redzam, ir šādas nanostruktūras, vispār kā viņi ir dažādi. Ir nanoriņķi vai nanocaurules, ir šādas arī struktūras, varbūt šādas, kā arī dažādie ir īstie mākslas darbi. Ja, bet nedaudz Photoshopu vai krāsas, tas ir ļoti jaukie objekti. Tad rodas jautājums, kāpēc mēs izpētām nanostruktūras. Pirmkārt, mums tie vajadzīgi. Pirmkārt, nanostruktūras mēs pētām elektronu komponentu ierīču samazināšanās dēļ. Ja? Un otrkārt, materiāli, kad mums ir tādi mazi izmēri, tad materiāli sāk rādīt unikālas, pavisam atšķīras īpašības, vai optiskais luminescences, vai citas fizikālās īpašības. Pateicoties šīm unikālajām īpašībām, nanostruktūras pašlaik ir ļoti plaši izmantojamas ne tikai akadēmiskajos izmeklējumos, bet arī praktisko pielietošanai. Bet kāpēc tieši cinka oksīds? Pirmkārt, cinka oksīds tas ir pusvadītājs, un pie tam pārsvarā N-tipa pusvadītājs. Otrkārt, tas ir droši lietojams un bioloģiski saderīgs materiāls. Un treškārt, visgalvenais, es domāju, cinks ir viens no visbiežāk sastopamiem metāliem pasaulē, un tāpēc ir vislietākais. Tas ir svarīgi, lai laistu kaut kādas detaļas vai komponentes ražošanai. Savā pētījumā es izmantoju tā saukto hidrotermālo nanostruktūru iegūšanas metode, kas ir kaut kāda kombinācija starp temperatūrai un kaut kāda materiāla ūdens šķidrumam.
Es nemocīšu jūs ar procesa ķīmiju, bet vienkārši pateikšu, ka rezultātā mēs ieguvām nanostruktūras izmēra ap 100 nanometru šķirtgriezumā. Lai tas ir es padaru nelielu maketi, lai demonstrētu, kādas ir izmērs. Teiksim tā, ja mūsu cilvēka māte ir tāda lieluma vai tāda bieza, tad mūsu nanostruktūras ir šādu biez kā cilvēka mātes. Tad mēs, teiksim tā, kā jau es pateicu, cinkoksīda nanostruktūras ir pusvadītāju, N-tipa pusvadītāju. Un, ja mēs pievienosim kaut kādu P-tipa pusvadītāju, tad mums ir PN pārējie, uz kuru pamatnes mēs varam taisīt kaut kādus LED lāzerus vai LED diodus, vai saules baterijus, saules paneļus. Tas ir ļoti, teiksim, kā tulīt. Bet ar ko tie nanostruktūras ir īpašas, es parādīšu vēl viena. Teiksim, piemērā. Es padarīju kaut kādu makēti, teiksim tā, vienu no tiem es noskuvēju ar skuvekli, bet otrais ir līdzīgs nanostruktūrētajiem materiāliem. Ja? Un tad šeit bez nanostruktūram mēs redzam, ka noturēšanās spēks ir ļoti maz un šeit daudzkārtējās. Tāpat saules baterijas. Efektivitāte, teiksim tā, saules bateriju efektivitātes uz nanostruktūras bāzes materiāliem ir daudz vairāka nekā parastajām plakanām baterijām. Un kas, teiksim tā, kāpēc tas ir mums vajadzīgs? Es vēl vienu radīšu piemēru. Teiksim tā, mums ir jauka dāma, kurai ļoti patīk klausīties mūziku, bet visur. Viņa darba laiks ir ļoti garš un akumulātoros viņai pietiks tikai līdz līdz darba puslaikam. Bet viņa nopirka sev saules bateriju paneļu uzvalku un valka to visur. Bet darbs ir samontēts no plakānām kristaliskā silīcija saules baterijām ar zemu efektivitāti. Viņi ir kā bruninieks viduslaikos darbā vai atvaļinājumā, bet izmantojot nanostruktūras saules elementus, viņa var uzvilkt elastīgus saules bateriju līgingus. Bet pateicoties saules elementiem ar paaugstinātu efektivitāti, mēs varam vēl aizvieglot viņas ciešanas. Protams, ka mans galvenais mērķis nevis izģērbt šo meiteni, bet tikai parādīt viņas dabisko skaistumu. Teiksim tā, šādas miniatūras augstās efektivitātes saules paneļus telefonu ražotāji varētu izmantot tālruņu ražošanā. Viņi var piedāvāt saviem klientiem lielisku autonomu preci, un mums vairs nebūtu jābaidās nokļūt akmens laikmetā. Bet vēl viens
Vēl viens piemērs cinka oksīda nanostruktūru izmantošanai. Cinka oksīda cauruļveida nanostruktūras ir ļoti jūtīgas pret vēl 2 minūtes vai pret, teiksim, spirtu. Ja? Visiem ir uz atmiņās palikuši 2000. Gada Melna Jaņunāks, kad 3 dienu laikā gājuši bojā 26 cilvēki. Bet es domāju, ka to varētu apturēt. Un šeit policistiem palīgi ir nanostruktūras, mūsu cinka oksīda nanostruktūras. Kā arī vēl viens, tas ir mūsu drošība, protams. Ja? Un vēl viens piemērs cinka oksīda nanostruktūra izmantošanai. Cinka oksīda nanostruktūras ir ļoti jūtīgas pret glikozes. Un mēs to varam izmantot glikozes koncentrāciju mērīšanai asinī. Bet tas ir mūsu veselība. Un tad beigumā es gribētu teikt, ka mani galvenie mērķi ir drošība, skaistums un veselība, jo es domāju, ka tas ir laimīgas nākotnes formulā. Un es vienkārši gribu, lai Latviju dēlīt zied, nevis dzier, lai Latviju meitas zied. Un tas, teiksim, uz šajā ceļa mūsu galvenie palīgi ir cinka oksīda nanostruktūras. Paldies jums!